Sveicināti OneTech mācību kanālā. Mēs turpinām publicēt video nodarbības par 1CERP. Pagājušajā nodarbībā mēs pabeidzām aplūkot plānošanas apakšsistēmu. Šodien mēs pāriesim pie nākamās tēmas – pārdošanas apakšsistēmas. Tātad pārdošanas cikls. Šīs apakšsistēmas galvenais mērķis ir sistematizēt un optimizēt pārdošanas procesus gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā. Tas ietver visus blokus, kas saistīti ar pirmspārdošanas sagatavošanu, kā arī visu, kas saistīts ar pēcpārdošanas apkalpošanu. Tas ir uzņēmuma cenu politikas veidošana pārdošanas jomā, cenrāžu sagatavošana, atlaides, pārdošanas nosacījumu, klientu pretenzijas, kā arī attiecības sistēmas veidošana ar klientiem un savstarpējā norēķina uzturēšana ar klientiem. Attēlā parādīt pārdošanas apakšsistēmas saistība ar citām lietojuma programmas risinājumu apakšsistēmām. Iepirkuma apakšsistēmu, ražošanas un remonta apakšsistēmu un noliktavas un piegādes apakšsistēmu. Šo apakšsistēmu integrācija tiek panākta, izmantojot divas citas apakšsistēmas – plānošanu un vajadzību apmierināšanu. Protams, šīs apakšsistēmas nav jāizmanto uzreiz, bet to var darīt ar novēlošanos. Pat neizmantojot plānošanas un vajadzību apmierināšanas apakšsistēmas, mēs varam arī, piemēram, no pārdošanas apakšsistēmas iegūt datus uz iepirkumu, ražošanas un remonta vai noliktavas un piegādes apakšsistēmām. Bet pirmkārt, tas būs jādara manuālā režīmā, un otrkārt var rasties grūtības ar optimālu atlikumu uzturēšanu noliktavā. Tāpēc, lai nodrošinātu šo savienojumu, parasti tiek iesaistīts tādas apakšsistēmas kā vajadzību apmierināšana un plānošana. Tātad lietojuma programmas risinājums sniedz diezgan daudz iespēju pārdošanas vadībai. Tāpēc šis temats tiks aplūkots vairākās nodarbībās. Šajā nodarbībā mēs sāksim aplūkot cenu veidošanu, proti darbu ar katalogu cenu veidi. Līdzīgi kā iepriekšējās nodarbībās, arī šoreiz sāksim ar sistēmas iestatījumu aplūkošanu. Sistēmas iestatījumos administrēšanas sadaļā CRM un mārketings ir jānorāda, kuras funkcionālās iespējas izmantosim. Vai izmantosim vairākus cenu veidus, vai izmantosim cenu grupas, iepirkuma atlaides, pārdošanas atlaides, manuālās un automātiskās atlaides. Tas viss tiek norādīts sistēmas sākotnējos iestatījumos, un pēc tam mēs jau varam nodarboties ar mūsu uzņēmumu cenu politikas veidošanu. Tagad mēs aplūkosim, kā strādāt ar cenu veidiem, kā veidot cenu sarakstus un tos pielietot. Vispirms mums ir jāstrādā ar sarakstu cenu veidi. Šajā katalogā jāreģistrē visi iespējami cenu veidi, kurus var izmantot mūsu uzņēmumā. Mums daži cenu veidi bāzē ir reģistrēti, tāpēc apskatīsim detalizētāk. Cenu veidu var izmantot vairumtirdzniecībā, mazumtirdzniecībā, nodošanā starp organizācijām vai ražošanas izlaidē. Katram cenas veidam norādīta pazīme. Vai PVN ir iekļauts cenā vai nav. Tas nozīmē, ja cenrādīja cenas ir norādīts ar PVN, tad cenas veidam ir jānorāda pazīme, ka cenā PVN ir iekļauts. Turklāt katram cenas veidam var norādīt cenas noteikšanas metodi. Kādi varianti šeit ir iespējami? Iespējas ir vairākas, pēc dažādu veidu uzcenojumiem, pēc pašizmaksas, pēc piegādātājiem, kā arī patvaļīgas iespējas. Pirmā opcija – manuāla noteikšana. Šeit viss ir vienkārši. Ja izvēlaties manuālo noteikšanu, tad cenas vērtību manuāli norādīs pats lietotājs, un cenas tiks atjauninātas pēc vajadzības. Ja mūs neapmierina manuālā noteikšana, mēs varam noteikt sistēmai kādu algoritmu, norādīt noteikumus, pēc kuriem cenas tiks aprēķināts automātiski dokumentā nomenklatūras cenu noteikšana. Kāds ir iespējas? Šeit mēs varam izmantot mūsu sistēmā esošos datus. Šis cenu noteikšanas veids ir izvēles veida pieprasījums datiem informācijas bāzē. Proti šādā veidā mēs norādām, ka cenas tiks piešķirts nevis manuāli, bet pamatojoties uz sistēmā esošajiem datiem. Tā kā sistēmā ir daudz datu, ir nepieciešams papildus precizēt, pamatojoties uz ko notiks šī izvēle. Kas tiks izmantots, lai aprēķinātu šādu veidu cenu. Lai to izdarītu, ir jānorāda datu izkārtojuma schēma. Šeit ir diezgan daudz iespēju. Aprēķinot cenu, mēs varam izmantot, piemēram, saņemšanas cenas, atlikuma ievadas cenas, piegādātāju cenas,
pašizmaksu vai patvaļīgu variantu. Iespējas ir daudz. Ja kādu iemeslu dēļ jūs neapmierina sistēmā iekļautās schēmas, mēs vienmēr varam tās rediģēt. Šajā logā, kas atvēries, jānospiež uz izkārtojuma schēmas rediģēšanu, taču vispirms konfigurācija ir jāpalaiž biezā klienta režīmā. Tāpēc atgriezīsimies soli atpakaļ. Mēs varam iestatīt dažādus cenu nopaļošanas un darbības sliekšņu noteikumus, bet pirms mēs pārējām pie tā, norādīsim, kā noteikt cenu manai mazumtirdzniecības cenai. Tātad mana izvēle ir patvaļīga formula no citiem cenu veidiem, un nospiežot uz šiem 3 punktiņiem, varam norādīt pašu formulu. Mums ir atvērts formulu redaktors. Šeit ir norādīti pieejamie operanti kreisajā pusē, kurus varam izmantot aprēķinā. Un apakšā mums jānorāda pati formula. Mums ir vienkāršākā formula. Mazumtirdzniecības cenu aprēķināšana no pašizmaksas, ja pašizmaksa plus 50%. Tāpēc man ir ierakstīta formula pašizmaksa reizināta ar 1,5. Saglabājam un aizveram. Skatāmies tālāk. Formula ir norādīta. Kas šeit vēl ir iespējams? Sistēmas iestatījumos esam redzējuši, ka mums ir iespēja piemērot cenu grupas. Ko tas nozīmē? Dodamies uz CRM un marketinga sadaļas iestatījumiem. Te ir pietiekami labs apraksts cenu grupai. Proti varam teikt, ka cenu grupa ir klasifikators, kas apvieno nomenklatūras posteņus, kuriem cenu veidošanas mehānisms ir līdzīgs, jebkuriem tiek piemērot vienādu cenu un atlaižu aprēķināšanas noteikumu. Lai to izmantotu, būs jāstrādā ar sarakstu cenu grupas. Šajā sarakstā būs jāreģistrē visas iespējamās cenu grupas, ko var izmantot mūsu uzņēmumā. Kā redzat, šis ir patvaļīgs klasifikators. Šeit nav norādīts nekas cits, izņemot nosaukumu. Esam pastrādājuši ar cenu grupām, bet, protams, nepietiek tikai ar to norādīšanu šajā katalogā. Nomenklatūras pozīcijai ir jānorāda, pie kuras cenu grupas tā pieder. Administrēšanas sadaļā dodamies uz nomenklatūras katalogu. Atveram kartīti. Redzam, ka nomenklatūras pozīcijai ir iespēja norādīt cenu grupu. Kad esam to izdarījuši, pēc tam varam izmantot cenu grupas cenu veidos. Un, kad mēs aprēķināsim cenas un veidosim dokumentu nomenklatūras cenu noteikšana, tad tas viss tiks pielietots. Atgriezīsimies pie cenas veida. Ja, piemēram, vienam un tam pašam cenas veidam, bet dažādām preču grupām mums ir nepieciešama sava aprēķina formula, šim nolūkam varam izmantot cenu grupas. To mēs varam izdarīt lūk šeit. Te varam norādīt, ka gadījumā, ja nomenklatūras pozīcija pieder šai cenu grupai, tad tiks piemērot šī formula. Ja nomenklatūras pozīcija, piemēram, nepieder pie kabeļu cenu grupas, tad tiks piemērota tā formula, kas norādīta šajā galvenajā lapā, kuru iepriekš apskatījām. Tas nozīmē, ka veidojot dokumentu nomenklatūras cenu noteikšanu, sistēma meklēs, kurai cenu grupai pieder nomenklatūras pozīcija, kurai es reģistrēju cenas. Ja tai ir cenu grupa, kas norādīta tikko apskatītajā tabulas daļā, tad tiks izmantota tā formula. Ja dokumentā nomenklatūras cenu noteikšana nav tāda nomenklatūras pozīcija, kas pieder pie norādītajām cenu grupām, tad atbilstoši tiks izmantota šī formula galvenajā lapā. Vienkāršāk sakot, ar cenu grupu palīdzību mēs varam norādīt dažādas formulas vienu un tā paša veida cenas aprēķināšanai dažādām preču grupām. Tātad tieši šim nolūkam tiek izmantotas cenu grupas. Cenas veidam mēs varam arī norādīt nopaļošanas noteikumus. Šeit mēs varam iestatīt nopaļošanas variantu. Saskaņā ar aritmētiskajiem noteikumiem, par labu klientam vai, piemēram, par labu uzņēmumam. Mēs varam šo nopaļošanu pielietot visām cenām vai dažādiem cenu diapazoniem. Piemēram, ja cena ir līdz 100 eiro, tad nopaļošanas kārtība ir viena. Ja lielāk par 100 eiro, tad tiek pielietot cita nopaļošanas kārtība. Un te mēs varam izvēlēties precizitāti. Variantu ir daudz. Savukārt nopaļošanas konstruktorā mēs varam redzēt piemēru, kā izskatīsies mūsu nopaļotā cena. Piemēram, mēs gribam nopaļot līdz 10, un mūsu cena ir 96. Tad saskaņā ar aritmētiskajiem noteikumiem
nopaļošana notiks uz augšu. Cena būs 100 eiro. Ja ierakstām 94, tad cena tiks nopaļot uz leju, un gala rezultāts būs 90. Ja izvēlamies variantu par labu klientam, tad cena vienmēr tiks nopaļot uz leju. Savukārt opcijā par labu uzņēmumam, cena vienmēr tiks nopaļot uz augšu. Turklāt mēs varam iestatīt dažādus darbības sliekšņus. Darbības slieksnis ir jaunās cenas procentuālā izmaiņa no vecās cenas attiecībā pret to, kas jau ir reģistrēta mūsu sistēmā. Piemēram, ja šeit norādīsim 5%, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka gadījumā, ja jaunpiešķirtā cena ir mainījusies par mazāk nekā 5% attiecībā pret veco cenu, tad jaunās cenas netiks reģistrētas. Ja par 5% vai vairāk, tad jaunās cenas tiks reģistrētas. Šeit var izmantot arī precizēšanu līdz cenu grupām, jeb norādīt cenu grupu un citu darbības slieksni, kas atšķiras no šeit norādītā. To ir ērti izmantot, piemēram, mazumtirdzniecībā. Ja mazumtirdzniecības pārdošanas cenas ir atkarīgas, piemēram, no iepirkuma cenām, iepirkuma cenas var mainīties diezgan bieži. Un kas tad mums ir jādara? Piemēram, mums izmainījās iepirkuma cena, mēs veicam nomenklatūras cenu iestatīšanu, tad ir loģiski, ka mainīsies arī mazumtirdzniecības cena. Lai mums nebūtu katru reizi, piemēram, no jauna jāizdrukā cenu zīmes, pie darbības sliekšņiem varam norādīt galvenos sliekšņus vai precizēt tos līdz cenu grupām. Tas nozīmē, ka, piemēram, cena ir mainījusies nenozīmīgi, piemēram, par mazāk nekā 5%, tad tiks piemērots vecās cenas. Ja vairāk, tad tiks reģistrētas jaunās cenas. Noklikšķinot te, mēs varam precizēt šos sliekšņus konkrētām cenu grupām. Atgriezīsimies atpakaļ un apskatīsim, kas mums ir vēl pieejams pie cenas veida. Mēs esam apskatījuši pamatiestatījumus. Atliek tikai apskatīt cenas veida statusus. Mēs vienmēr izmantojam statusus. Šeit ir tikai divas iespējas – darbojas vai nedarbojas. Ja mēs vēlamies, lai šis cenas veids būtu pieejams pārdošanā, piemēram, pārdodot klientiem, lai varētu izvēlēties šo cenas veidu, ir nepieciešams iestatīt statusu darbojas. Ja pēc kāda laika šis cenas veids kļūst neaktuāls, un lai dokumentos vai pārdošanas nosacījumos nebūtu iespējams to izvēlēties, tad jāuzliek status nedarbojas. Atstāsim statusu darbojas un ierakstīsim šo cenas veidu. Kas vēl šeit būtu jāzina? Sistēmā mēs varam iestatīt pieļaujamo cenu diapazonus, pieļaujamo iepirkumu un pārdošanas cenu diapazonus. Izvēle tiek veikta katalogā cenu veidi, lapas apakšējā daļā. Lūk šeit. Mums ir reģistrēti tikai daži cenu veidi, un tieši tāpēc arī minēju, ka cenu veidu sarakstā ir jāreģistrē visi iespējamie cenu veidi, kurus uzņēmumā var izmantot ne tikai pārdošanā, bet arī, lai noteiktu minimālās pieļaujamās pārdošanas cenas vai, piemēram, maksimālās pieļaujamās iepirkuma cenas. Tieši šeit mēs norādām, kā cenas veids tiks izmantots kā minimālais vai maksimālais. Paturiet prātā, ka gadījumā, ja aktivizējat šo iestatījumu, tas nedarbosies visiem lietotājiem, bet tikai tiem, kuriem ir ierobežotas tiesības. Kopumā bieži tiks minēta šī situācija, ka tas darbosies tiem lietotājiem, kuriem tiesības ir ierobežotas. Tas nozīmē, ka par to runāsim arī pārdošanas apakšsistēmā, un tad, kad mēs aplūkosim iepirkumus. Lietotāju un tiesību iestatījums var mainīt un apskatīt administrēšanas sadaļā lietotāju un tiesību iestatījumi, bet par to citās nodarbībās. Šajā tas pagaidām viss. Paldies, ka skatījāties un veiksmi darbos. Visu labu!